Mēs bieži vien Renārs ar šo tēmu paceļ. Makšķerēšanas sports juridiski Latvijā ir sports vai nav sports? Jā. Ir sports. Ir sports. Tas ir oficiāls sporta veids. Gan pasaulē, gan Latvijā. Tā skatītāji, tie, kas neticēja līdz šim, mums šeit tiešais avots ir sports gan Latvijā, gan pasaulē. Var smieties, var nesmieties, bet jā. Un ja jūs sieva netic mājās, ka jūs nākat, ka jūs esat sportojuši, tad jums ir arguments oficiāli. Mēs izgriezīsim šo epizodu tieši ārā un varēsiet rādīt. Jā. Bet no rīta vajag teikt, es braucu sportā. Nē, par to ir runa. Visi sporta veidi ir labi un visiem naudiņu vajag dot un pienāk. Bet arī valstī tā nauda nav pietiekama un loģiski, ka valsts arī labi arī skatās, kam var iedot, kam neiedot, kam iedod vienu gadu, nākamajā gadā, ja runā par prēmijām. Tā kā, es pieļauju, ka vienā brīdī tā prēmēšana vispār beigsies, ja mēs esam viena no retajām valstīm pasaulē, kam sportistiem prēmijas dod. Ne Amerikā, ne Vācijā sportistiem neiedod naudu par uzvarām pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs un tādu postpadomju valstu statusā, kad mūs prēmē ar naudu. Jā, tas bija šī datavisms ir kapitālisma apstākļos. Būs tikai sliktāk secinājums. Nē, es domāju, ka tieši šotādi Krišjāni tam nespīd miljons, diemžēl. Cik 100 štuks Jā, neizskatās labi. Copēs frekvence. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Labdien! Labvakar! Labvakar! Šodien pie mums ciemos ir amatpersonas. Paši nopietnākie viesi līdz šim. Bet visnopietnākie viesi, kas līdz šim pie mums ir ciemojušies pie mums kas skar tieši makšķerēšanas sportu. Jā. Kristaps Kotāns un Māris Bremze. Jā, ļoti patīk. Jaunie Latvijas sporta makšķerēšanas federācijas līderi. Tā varētu saukt jūs, jā? Var tā saukt, jā. Ar ko mēs sākam, Renāri? Droši kā apsveicam, jā. Jā, apsveicam ar jauniem amatiem. Paldies. Gaidām jaunas vēsmas makšķerēšanas sportā, vadīšanā, varbūt jaunās disciplīnās, nezinām. Uzzināsim varbūt šodien no jums. Kā jūs paši jūtaties? Pārņemot šo nozīmīgo? Man tā nedaudz negaidīti nāca tas piedāvājums, nomainīt Gundaru Kurzemnieku. Kaut kā tā sakrita, kad man šobrīd tāds dzīves posms arī ir, kad it kā varbūt arī, kad zināmā mērā bija iespēja un varēja arī pamēģināt. Jā, tāpēc arī es piekritu. Jā, un šobrīd cerams, ka visi birokrātiskie tur reģistrēšanas džungļi būs iziet, jā, un tad kaut kad septembra beigās vai oktobra sākumā mēs jau pilnībā būsim legāli reģistrēti, jā, un vadīsim Latvijas makšķerēšanas sporta federāciju. Vienlaicīgi, kad priekš biedriem, jā, jau mēs jau esam kopš 20. jūnija, man liekas, jā, kopš tās ārkārtas biedru sapulces, jā, un tad tā kā praktiski ir pilni 2 mēneši. Kopš es darbojos šajā formātā. Kristapam, protams, ir jau lielāka pieredze, jā, viņš arī pirms tam bija valdē. Jā. Tagad vienīgais nedaudz amplā ir pamainīts, tagad viņš ir arī ģenerāls sekretārs. Jā, un pa 2 mēnešiem kaut ko esmu mēģinājis apzināt, saprast. Kāds tās bilde, kā zīmējās tur? Tā bilde ir tāda, kad man liekas, kad kaut kā nedaudz ir jāmēģina tā puzlīte salikt kopā. Viņi nedaudz pa tādiem smukiem puzles gabaliem ir kaut kur tur vienā pusē, otrā pusē, trešā pusē, ceturtā pusē, jā, bet pagaidām nejūtu tādu to kopsaucēju un to vienotību. Jā. Tas, ir tas, kur es saskatu to savu misiju, mēģināt tieši vienot, jo
tās disciplīnas ir daudz. Šobrīd mūsu tā kā aprūpē ir 10 disciplīnas, jā. Un iespējams, ka nāks vēl klāt, jā. Par to mēs varētu īstenībā parunāt. Tas ir noteikti interesants temats, kas daudziem interesē. Jā, tā kā es domāju, ka starptautiskajā makšķernieku šajā sporta federācijā FIBSET, kurā mēs esam tā kā dalībnieki, tur ir arī ļoti daudz tās disciplīnas. Es pat neesmu skaitījis, cik, bet viņas tiešām ir daudz, jā. Tā kā smagsarēšanas sports ir plašs, daudzveidīgs, un tur tik tiešām cilvēkiem ir, kur izpausties. Galvenais, lai būtu dzīves, ko ķert. Par šo arī parunāsim, jā. Jā, bet Kristap, kā tev? Tu nedaudz pamainīsi to amploā, tu ar jaunām vēsmām, vai tu tev laikam labāk redzēt to lauciņu, kur kam ķerties klāt, vai kā? Zini kā, ja līdz šim es atbildēju par vienu disciplīnu, par spinningošanu no laivām, baigi labi sēd un priecājies, bet tagad vēl 9 nāk klāt, un īstenībā jau vairāk ir, bet tā saimniecība ir milzīga. Iesaistītie cilvēki ir daudz, viedokļi ir dažādi, un mums jāatrod veids, kā to visu savākt kopā, un kur tā motivācija radīsies, sekot mums un iet uz kaut kādu kopīgu mērķi, jo šobrīd strādājam, lai tā naudiņa būtu vairāk. Viņa ir maz, viņa ir valsts piešķir no ministrijas, no izglītības ministrijas finansējuma, arī no Zivju fonda nāk naudiņa klāt, bet tur nepietiek ar to, lai visām disciplīnām dalības maksas pasaules čempionātā sākt. Katrai disciplīnai dalības maksa ir vidēji 1,5 eiro. 10 pasaules čempionātu gadā. Skaitat, cik tas sanāk tikai, lai samaksātu dalības maksu. Dažiem vēl ir vairāk čempionātu gadā dažām disciplīnām. Vairāk. Jā, ir sievietes, ir jaunieši, ir komandas un principā 10 disciplīnas pasaules čempionāti ir 11, un visos ir dalības maksas. Mums no valsts piešķirtā finansējuma tam nesanāk. Mēs runājam tikai par dalības maksām. Nerunājot par to, ka pats starts vēl izmaksā. Jā, runa tikai par to, ka tiek samaksāt dalības maksas. Pirms mēs ejam varbūt tādās detaļās iekšā, pastāstiet, teiksim, mums ir ļoti daudz klausītāju, kas pat nezina, kas ir LMSF, ar ko viņi nodarbojās. Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija. Jā, pastāstiet, ar ko viņi nodarbojās un kāda ir... Kāpēc viņi ir vajadzīgi? Jā, kādi ir mērķi un vairāk pastāstiet par šo... Es tikai saprotu, oficiāli tā ir biedrība. Tā ir biedrība, jā. Mēs ir starptautiskā makšķerēšanas sporta federācija, kā jebkurā sporta veidā, kā basketbolā FIBA, kā hokeja federācija starptautiskā, un tad ir katrs valsts biedri, kur arī esam mēs. Un, attiecīgi, mēs sadarbojamies ar starptautisko federāciju, mēs sūtam sportistus uz pasaules čempionātiem, rīkojam Latvijas čempionātus un attiecīgi sadarbojamies ar pārējām struktūrām mūsu valstī, kā Sporta federācija, padome, ministrija. Tur varbūt Mārs vairāk var pastāstīt vietējā mēraugā to struktūru, bet mēs esam tieši tādi paši kā volejbola federācija, kā vieglatlētikas federācija, kā jebkura cita sporta veida. Jā, vienīgais tā atšķirība, kad mūsu tas sporta veids nav olimpiskais sporta veids, jā, bet attiecīgi, teiksim, neolimpiskiem sporta veidiem pastāv precīzi tāda pati varas vertikāla, tā kā starptautiskajai olimpiskajai komitejai. Tad visā šajā te struktūrā lielajā arī mēs kā Latvija piedalāmies, jā, un Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija vienkārši pārstāv Latvijas sportistus, jā. Tad attiecīgi organizē šeit Latvijas čempionātus, kur pamatmērķis ir noteikti noskaidrot labākos makšķerniekus, kas varētu pārstāvēt Latviju pasaules čempionātos, jā. Līdzīgi tā kā jebkurā sporta veidā, tā kā precīzi viss tas pats. Tikai otrā pusē pašā augšā nav olimpiskās spēles, bet pasaules čempionāti. Un, teiksim, tas angliski saucās org charts, tas nozīmē, ka ir priekšsēdētājs, ja, un tad ir disciplīna vadītāja, un ir vēl kāds, kā tur tas... Struktūra mums ir tāda, ka, protams, mums ir biedri, kuri veido federāciju. Ja, mums ir 34 biedri šobrīd aktīvi. Tās arī ir juridiskas personas biedrības.
tās nevar būt fiziskas personas, jā. Tad, attiecīgi, biedri ievēl valdi. Mēs šobrīd esam 5 cilvēki valdē ievēlēti uz 4 gadiem. Un tad, attiecīgi, mums ir 10 disciplīnas, un katrai disciplīnai ir konkrēts cilvēks vadītājs, kurš atbild par šo disciplīnu. Daži no viņiem pārklājās ir arī valdes locekļi, kā Kristaps, piemēram. Viņš vienlaicīgi ir arī laivas, špinīgošanas no laivām atbildīgais. Kā tās atbildības tur sadalās, kas tiek prasīts no disciplīnas vadītāja, kas no valdes un no valdes priekšsēdētāja? Disciplīnas vadītājs organizē konkrēto sportu tieši šajā disciplīnā. Attiecīgi viņam jāparūpējās gan par sacensību organizēšanu, tie ir nolikumi, tās ir balvas, tā ir sacensību organizācija visajā. Protams, arī kaut kādu jaunu sportistu piesaista, jā. Visa šī publicitāte, kas nāk, tas savukārt ir jau tāda prasība no mūsu puses, jā. Jo jūs ievērojāt tas, ko mēs esam šobrīd pēdējos 2 mēnešos aktīvi izdarījuši. Mēs esam iedarbinājuši pa jaunu Facebook mūsu, jā, LMSF, tā lai viņš aktīvi darbojās un sāktu piepildīt arī šo informācijas telpu, jā. Un arī mājaslapā, jā, mēs esam atjaunojuši. Tur gan mēs pie tā vēl turpinām strādāt, jā, bet šobrīd vismaz viņi strādā, viņi ir aktīvi, viņi darbojās, jā, un pat ir pieprasīti, jo jūs redzējāt šo ažiotāžu par tām rekordzivīm, jā, kas bija, tad visi tur atsaucās uz mūsu šo mājaslapu, jo vēsturiski ir sanācis tā, ka LMSF ir atbildīgs arī par Latvijas rekorda zivju reģistrāciju. Mums būs atsevišķi jautājums par šo, jā. Un, teiksim, jūs kā valde kaut kādā veidā arī kontrolējat to disciplīnu vadītāju darbu? Ir kaut kādi mērķi vai tur uzdevumi jāpilda vai kaut kāds tur pienesums jāatnes, jā? Tur mēs iepriekšējā valdes plāns jāizpilda, kā saka. Mēs iepriekšējā valdes sēdē apstiprinājām disciplīnu vadītāju tādus tā kā atbildības pienākumu un tiesību tādu tā kā sarakstu, jā. Es negribu lietot vienkārši vārdu amata aprakstu. Jā. Tas viss ir brīvprātīgs darbs. Jā. Tas neiedarās šeit. Jā. Cilvēki ziedo savu laiku, enerģiju, jā. Šai lietai. Attiecīgi mēs esam apstiprinājuši šādu sarakstiņu, kas disciplīnu vadītājiem tā kā būtu jāievēro savā darbībā. Jā. Centīsimies, lai pakāpeniski arī praktiskajā dzīvē tas atspoguļotos. Jā, un šobrīd mēs diezgan nopietni saprotam, ka mums vēl pieklibo ar informācijas apmaiņu un varbūt ar tādu operativitāti. Jā. Bet mēs sākām no nulles, var teikt, un šobrīd mēs pamazām trenējamies un meklējam to pareizāko veidu, kādā mēs tieši iesaistot disciplīnu vadītājus, jā, daudz operatīvāk varēsim apmainīties ar informāciju par notikušām sacensībām, par topošām sacensībām un tā tālāk. Jā. Tas tā kā mums šobrīd bija tāds darbs numur 1, lai vispār būtu šī platforma, jā, kur to paust visu, jā, šo informāciju. Tad tagad viņš pietrūkst mums operativitātes, bet to mēs pakāpeniski uzlabosim. Jā. Neiepazīstoties ar to pašu dokumentu, ko jau Mārta minēja, tad vai tur ir kaut kāda konkrēta mērķi, kas ir jāizpilda? Nē, tur nav tādi klasiski biznesa kaut kādi izpildāmie mērķi, kur jāsasniedz. Jā, tā nav. Tur ir kaut kāds pamatpienākumu saraksts, kas ir jāizpilda, jā, cik dienu laikā mums vajag informāciju par notikušām sacensībām, jā, kādā veidā viņi iesniegt. Tad mums ir ļoti svarīgi ļoti precīzi uzturēt sacensību kalendāru, kas tiek publicēts. Jā. Attiecīgi kaut kādas visas sagatavas un iepriekšējie plāni par nākošajām sacensībām, sacensību nolikumi, noteikumi, kas ir būtiska lieta. Jā. Acīm redzot, mēs uz nākamo sezonu paspēsim, mēs sagatavosim arī kaut kādas tādas no LMSF puses vadlīnijas, ko vajadzētu tā kā ietvert iekšā jebkuram sacensību nolikumam. Jā. Nevis jebkuru sacensību, bet Latvijas čempionātu tieši. Jā. Un arī kaut kādas vadlīnijas, kam ir jābūt, kādam kvalitātes līmenim jābūt ir pašā tajā sacensību organizēšanā, lai viņš būtu drošs, jā, patīkams visiem.
nebūtu nekādi nevajadzīgi pārsteigumi mums visiem. Lai saprastu to saimniecību, es attaisīju LMSF kalendāru vaļā. Mums vasaras laikā ir 71 sacensību kalendārā. Kas izklausās diezgan aizņemts gads. Tur arī, ja tur skatīt, lai gribētu, lai es un Māris visās viņās klāt, tas ir neiespējami. Tas nav iespējams, tieši tā. Neiespējami. Tāpēc mēs nākam palīgā un... Informējam, jā, bet varbūt es gribētu kliedēt tādu pieņēmumu, bet tas ir pašiniciatīvas pasākums, jā. Tas nav kaut kāda naudas mašīna, kur daudz dalīti miljoni. Man ir daži prasījuši, viņi domā, ka mēs esam ierēģi un mums maksā algu par to. Jā. Nu, nav tā. Bet to mums vajadzētu tieši tādu izrunāt, jo ir ļoti daudz, kas tā domā. Jā, un es uzreiz varu pateikt, teiksim, tajā brīdī, kad es sāku darboties šajā kvalitātē, tad piemēram, valsts kases kontā Latvijas makšķerēšanas sporta federācijā bija precīzi 4,22 €. Jā, lai jūs tur saprastu, teiksim, kā tas ir realitātē. Jā. Nu, lūk, protams, ir disciplīna, tad mums arī ir konts SEB bankā, jā, tur ir attiecīgi disciplīnām arī savi apakškonti. Jā. Tās summas, kas tur tajos kontos ir, viņas ir labākā gadījumā ar 3 nulēm rakstāms, tie vai nu 100 € vai nu 1000. Tās nav lielākas summas, un tie pārsvarā ir arī kaut kādu privātu atbalstītāju ieskaitīti līdzekļi. Bet es vēlreiz atkārtoju, tās summas nav lielas. Es disciplīnu sāku vadīt, man konts bija mīnusā, es neteikšu cik. Forši mantojums. Katru uzņēmēju sāpnis. un paldies, protams, valstī par atbalstu, bet sanāk tā, kad Latvijas Sporta Federācija padome, kas ir tā kā, teiksim, valsts pārstāvošā institūcija attiecībās ar mums, mēs katru gadu slēdzam līgumu, jā, un tiek piešķirts finansējums atbilstoši valsts noteiktajiem kritērijiem, jā, un parametriem. Un šis finansējums, cik es saprotu, viņš ir svārstījies kā kurā gadā atkarībā varbūt arī no iepriekšējā gada panākumiem startautiskajās sacensībās un vēl dažādiem tur parametriem. Jā. Bet viņš svārstās starp 10 un 20 tūkstošiem eiro. Mēs esam ļoti labā pozīcijā salīdzinājumā ar pārējām federācijām. Mēs esam finansējuma saņemšanas ziņā viena no top federācijām augšā pēc apjoma. Jo mēs izpildām jaunos kritērijus noteiktos, kur ir tautas sports, biedru skaits, dalībnieku skaits. Mūsu ir daudz. Kritērijiem mēs atbilstam, un mums ir vairāk naudas nekā dažām olimpiskajām federācijām no sporta federāciju padomus. Ir 90, laikam, plus mīnus 90 federācijas, 90 sporta veidi pārstāvēti. Mēs esam top 30. Bet cik tas ir tīri naudiskā izteiksmē? Cik tas ir top trīnieks, cik saņem? Es domāju, ka tur tā summa labākai federācijai nav vairāk par 50 000 €. Tas ir maksimums. Bet, teiksim, labi, es pieļauju, ka varbūt vēl neesat paspējuši, bet varbūt arī esat jau sākuši rēķināt, cik, teiksim, tā saimniecība, kaut kāda budžetēšana, jā, teiksim, biedrības budžetēšanas būtu loģisks tāds solis, ja, kad tur apzināties tos 10 disciplīnas, visām ir pasaules čempionāti vai 2 pasaules čempionāti, ir kaut kādas izlases, kas būtu idejiski jāizved uz turieni. Es tā ļoti tādā ideāliskā, cik tas cipars ir, ar kuru vajadzētu operēt, lai mēs nodrošinātu minimālās vajadzības. Manās skatījumā minimālās vajadzības tas ir aizvest izlasi, samaksāt dalību un aizvest viņu, lai viņi Es domāju, tu viegli var pareiķināt. Tu pats zini, cik maksā aizbraukt uz pasaules čempionātu. Tie ir savu 10 000 cilvēku, lai grupiņi, 10 000 €, lai minimums 10 000 €, lai grupiņi cilvēku aizbraukt uz treniņiem, 10 dienas padzīvotu, trenētos, nostartētu labi, pareizini reiz 10, tev ir minimālā summa, kas būtu tikai, lai sektu dalību mačos. Jā. Tas, protams, ir ideāli, bet no otras puses, skaidrs, ka mēs tā gribētu, ja, bet tā realitāte ir tāda, ka šobrīd mēs varam rēķināties tikai ar kādiem 30 000. Bet, Mārta, tas ir kaut kas tāds, uz ko mums vajadzētu arī iet.
mums ir kaut kāda minimālā programma, mēs gribam viņu izpildīt, un jautājums vienkārši taktiskais plāns, kā mēs līdz viņam tiekam. Jā? Un līdz kurienai viņi šā, kas viņu aizved līdz viņam. Jā? 100,000, man liekas, ir diezgan reasonable tāds cipars. Zini, kā viss ir vienkārši, ja tev valsts dod naudu un tev nekas nav jādara, un tu tikai brauc uz pasaules čempionātiem. Baigi forši. Ir tādas valsts, kur tā notiek, kur ir tā finansēšanas struktūra savādāk, kā Polija, Čehija, tur makšķerēšanas federācija dara līdzīgu darbu, kā mums dara makšķerēšanas karte, kas tirgo licences valstī, apsaimnieko ūdeņus, un budžets viņiem ir miljonos. Un tad attiecīgi arī var novirzīt no tās naudas. Zināms, nieks vienkārši aizvest tur izlases līdz. Jā, zinām, tur tāds birokrātijas process, un tas finansējums tur tiek piešķirts tā, un viņi baigi neiespringst uz atpazīstamību, uz kaut kādām mediju aktivitātēm. Tur paņem valsts naudu, brauc pasaules čempionātu, dzīvo jauki, bet mums ir jābūt kreatīvākiem un radošākiem un loģiski, lai piesaistītu privāto finansējumu, ir jādara tādas lietas, kā mēs šeit šodien darām. Tas sports ir produkts, tā ir prece. Tev jāmāk sev pārdot, lai kāds tev. Mums ir visas priekšrocības. Mums daudz sporta veidu apskauž, jo mums ir tirgus, mums ir apģērbi, mums ir elektronika, mums ir masveidība. Bet tas ir tas, ko es sāku to sarunu, kad mums ir skaisti puzles gabaliņi. Ļoti krāšņi, 1, 2, 3, 4, bet lai viņu, teiksim, pārdotu, viņu vajag salikt kopā. Mums potenciāls tas ir tikai tur kopīgi. Darbs, tāpēc arī mēs runājam par to kaut kādu vienotu. Nebūs tā, ka atnāks Mārs prezidents ar naudas maisu un tagad visi brauksim uz pasaules čempionātu. Pakojam mantiņas, laižam. Kuri grib braukt atnāk? Tad turpinot sarunu par finansēm un vispārējo, teiksim, domājot par to puzli, un par to viens leņķis, ko mēs no COPS frekvences varam kā rekomendēt, ir runāt par to auditoriju un par to masveidību, kas tas ir, jo jebkuram uzņēmējam, es nerunāju par valsti, jebkuram uzņēmējam, kuram interesē kaut kāda reklāma, vēl kaut kas, viņam interesē, kas ir tā auditorija, kas ir tas pircējs, uz kuri es iziešu caur jums, Iespējams, jums ir precīzi dati, bet es kaut kā savā pusē tur veikalniekiem es runāju, tur kaut kādā kartes tirgotājiem, vēl kaut kas, bet tad pareizi mums ir virs 100,000 aktīvu makšķerētāju Latvijā. Tas ir pēc makšķerēšanas kartes pārdošanā. Ja ir 100,000 nopirkts aptuveni, tie dati nav pēdējo gadu pieejami. Aptuveni 100,000 kartes nopērk makšķerēšanas kartes. Es 10, kā esat pārdotas. Tur viņi tas skaidrs, un ir bezmaksas kartes, kas ir virs 65 gadi. Invalīdiem nav jāpērk, un līdz 16 gadiem nav jāpērk. Mēs pierēķinām vēl kādus 80-100,000 klāt, un tad vēl ir... Mēs runājam par 200,000 aptuveni? Es domāju, nevienam jau tev skaitļi precīzi nav, bet naudas izteiksmē tas ir nepilns miljonus eiro. Par naudām nerunājam šeit, runājam par auditoriju. Jā, tie ir 200,000 makšķernieki. Tas nozīmē, nepieskaita vēl tos klāt, kas makšķerē Jāņos, kas nezina, ka viņiem ir makšķerēšanas karti jānopērk. Būs vēl ārzemju kaut kāda daļa arī. Bet labi, nopļosimies uz 200,000. Tas īstenībā ir lielākais cipars, ko es līdz šim esmu dzirdējis. Un, ja tas nāk no jūsu puses, tad tas ir uztverams. Būs līdz objektīvi? Jā, uzņēsim, ka tas ir objektīvi. Jā. Tad es teiktu, ka jebkurš uzņēmums Latvijā, ja tu viņam noliktu uz galda 200,000 auditoriju, viņš būtu vājš domāšanā nepieņemt tādu piedāvājumu. Jo tas ir milzīgs skaits. Un jautājums ir, kā mēs ar to strādājam. Ja? Un nav runa par to, ka mēs mēģināsim iepārdot vienu no 100 mūsu makšķernieku veikalu precēm. Runa par to, ka tiem cilvēkiem ir vajadzības, viņiem ir tikumi, un mēs viņiem varam parādīt visu kaut ko. Ja? Tieši tā. Mums ir tāda īpaša fenomenāla valsts, kad kā visos sporta veidos mēs arī makšķerēšanā esam daudz un jebkurš no mums ir makšķerējis kādreiz, un tāpat kā mēs skrienam, tāpat mēs makšķerējam, un tikai ir jautājums, kā to iepakot pareizi un kā viss vienot. Loģiski mums tie dati būtu precīzāki, ja ministrija nolemtu, ka bezmaksas kartes arī ir jāreģistrē gan bērniem, gan invalīdiem, gan pensionāriem. Vismaz ir jāpiesakās pie tās kartes, tad tie dati būtu precīzāki, un mēs jau varētu ar sponsoriem daudz veiksmīgāk strādāt.
200,000, vai tas ir lielākais hobijs, masveidīgākais hobijs Latvijā? Orientēšanās sports ar Apiņu kungu pozicionē sev kā masveidīgāko, bet es domāju, ka cik tad ir tie orientēti? Es esmu dzirdējis par šitādu faktu, ka viņiem ir lielākais. Bet 200,000 orientēšanās, es ceru, ka ir. Tad tas ir ļoti tāds labs sports veids, veselīgi dzīvesveidu piekritējiem. Ja? Bet tad makšķerēšana viennozīmīgi viens no masveidīgākajiem hobiju sportiem Latvijā. Ja? Tā ir, jā. Un tas ir kaut kas tāds, ko es domāju, ka LMSF būtu ideāli, ja viņi varētu kapitalizēt. Tieši tā. Mēs arī mērķis. Jā, par to mēs tad domājam. Jā, un arī jāsaprot, ka visa tā industrija, tā nav tikai zivju ēšana un cepšana, bet tas ir milzīga industrija, kur ir turisms, kur ir apģērbi, viesunāmī, degviela, ēdināšana. Tur viss ir apakšā tieši tā. Labsajūt cilvēku zem tā visa. Un tie ir kaut kādi rupi ņemot 15% valsts iedzīvotāji, ieskaitot visus. Jā, plus tā rupi ļoti ņemot. Jā. Nē, tas ir ļoti iespaidīgs cipars, un es domāju, ka tur biznesa grāmatās rakstītas Red Ocean un Blue Ocean stratēģija. Tad šeit ir jums tā lielā iespēja, jums abiem, ka tas ir Blue Ocean, ka iespējas ir neizmērojams, jo ir tā auditorija jau atnākusi tā kā līdzi. Jā, tikai atliek viņi visu kaut kā parādīt, ka viņi tur ir, tā smuki iepakot. Kad ne tikai viņi var hobiju pēc makšķerē, bet arī drusku sacensties ar citiem. Tas sacensības vienkārši, un tas sports ir kaut kāda virsotne tam visam. Bet apakšā jau, līdzīgi kā hokejā, mēs skatāmies izlasu un daudz no mums tāpatās uzspēlē. Vai maratonā. Tu jau ikdienā skrien, bet tas maratons ir tāda kulminācija, kur satiec pārējos savus dombiedrus. Un arī es domāju, ka, makšķerēšanas hobijā tev tie sportisti ir droši vien tie viedokļu līderi arī savā veidā. Jā. Viņi tur rāda, kā pareizi to darīt, kur to darīt. Jāmācās tādiem būt. Jā, un tas ir tāds kā paraugs. Man bija kaut kāda saruna ar vienu no disciplīnas vadītājiem par to, ne gluži disciplīnas vadītāju, bet ar disciplīnas pārstāvu par to, kā mērīt. Man patīk mērīt, tur uzdot uzdevumus, bet kā, skatīties uz disciplīnas vadītāju, un viens no tādiem KPIs, nezinu, kādu Latvijas tur... No KPI varētu būt tāds, cik tu no sava tā hobijistu pūļa nokonvertē uz sportistiem. Jā. Pieņemsim, pēc maniem aprēķiniem apmēram 30,000 makšķerēju feederi. Ja tu 1% ievelc iekšā tādā sportā, labā ziņā ievelc, tad tie ir kaut kādi 300 cilvēki. Ja mums ir 300 cilvēki aktīvi feederi, kas varbūt nav tik daudz, bet varbūt nedaudz mazāk, tad tas nozīmē, ka tev tas izlases kodols paliek stiprāks, jo ir lielāka konkurence, un attiecīgi arī federācija un valsts kopumā palielina to konkurētspēju globāli. Tādā ziņā, ka tev vienkārši masveidīgāks pasākums, lielāka konkurence, spēcīgāks sportisti. Vai ir tādā griezumā domāts? Bet tas tā arī ir. Viss jau ļoti pareizi raksturoja. Bet vai tas tā patreiz ir, vai tas tā būs? Jāatcerās to, ka tas arī tam disciplīnas vadītājiem ir brīvprātīgs darbs. Viņi nevaram presēt tur, tagad tā. Es domāju, ka dienas beigās visiem jābūt tur apmierinātiem ar to, ko viņi tur dara. Ja? Tu skaitā sportistiem, tu skaitā tautas klasistiem. Tas tā kā saturīga dzīves bauda, Tā tam visam vajadzētu arī strādāt. Jā. Nevis par katru cenu, piepildīt to procentu rādītāju. Interesē noteikti ir jābūt. Varbūt kāds piepildīs vairāk, varbūt kāds piepildīs mazāk. Jā. Beigās viss jau ir relatīvi, bet ja tas veicina to prieku patikšanu un to baudu no tā, ko tie cilvēki izdara, tas jau arī ļoti svarīgi ir. Bet kā iemotivēt tos disciplīnu vadītājus, jo mans atkal tikai vienīzīgi subjektīvais viedoklis, kad ir tādi aktīvāki un ir tādi pasīvāki. Cilvēki dažādi. Jā, bet attiecīgi rezultāts ir tāds. Tev ir disciplīna, kas attīstās, ir disciplīna, kas buksē un ir tāda, kas tur grimst. Un jautājums, kā iemotivēt tos disciplīnu vadītājus, lai viņš audzē to disciplīnu. Varbūt viņš nav īstajā vietā. Kā saprast?
Nu, viņš ir ievēlēts. Kāpēc nav īstajā vietā? Viņš ir ievēlēts. Principā viņi izvirza, protams, paši disciplīnas dalībnieki, jā, un pēc tam valde apstiprina, jā, un ievēl. Bet viņš nāk no paša sportistu vides. Jā, no ielas jau nenāk, tad nevar disciplīnas. Tieši tā, un es pieļauju domu, ka kaut kur, jā, tik tiešām tā arī ir, jā, kāds ir aktīvāks, kāds ir mazāk aktīvs. Kaut kādas pārmaiņas laika notiek, un varbūt kāds arī mainīsies, jā. Bet tas tāds normāls evolūcijas process vienkārši. Jā. Tad par to nevajag tik ļoti pārdzīvot. Jā. Manuprāt. Labi, bet atbildot uz jautājumu, kā varētu iemotivēt Kristapu, kā lai iemotivē? Zini, kā vienkārši ar naudu, ja tev atnāk atbalstītājs visai federācijai, mēs pagājušajā nedēļā arī bijām uz sarunu ar diezgan lielu koncernu, kas tur pārstāv vairāk zīmolus. Sēdēja no viena koncerta pārstāv no 3 dažādiem zīmoliem pretīm. Un, jā, viņi saka, man šī disciplīna interesē. Manam zīmolam interesētu dīķi, spinningošana dīķos. Viens saka, manam zīmolam interesētu, vajag labi izskatās ziema, tur ledus varētu būt. Porši, un ja kāds disciplīna vadītājs saka, kāpēc man nav nauda, vecīt, ko tu esi darījis, lai tev būtu nauda? Kāpēc tev jādod nauda, ja tev neredz nekur? Bet tad jūs redzat, teiksim, kā LMSF, kad ir kaut kāds tāds ģenerāls sponsors, un tad ir apakšējie kaut kā lasa to naudu kopā. Kā jūs iedomājaties, kā tas būs tālāk? Lai varbūt... Šobrīd daļai tas tā tagad strādā. Tieši tā kā tu raksturoji tagad. Jā, es neesmu redzējis LMSF-am kaut kādu sponsoru. Nē, tieši tagad strādā, kad apakšējie lasa. Jā, tieši tas gan strādā. Es domāju, ka tur tā īsti gluži nevajadzētu būt. Tur jābūt kaut kādiem spēles noteikumiem, kāds notiek. Jā. Ir kaut kādi, teiksim, lielās lietas, jā. Kaut kādi lielie atbalstītāji, jā, un kaut kādas lielās summas, kam noteikti jāiet tā kā centralizēt caur LMSF, jā, un pēc tam viņi pārdalās, jā. Atkarībā no tās konkrētās situācijas, kurai disciplīnai varbūt vajag vai nevajag, jā, teiksim, jā. Savukārt ir kaut kāda, teiksim, rīcības brīvība arī zemāk disciplīnu vadītājiem, kur tās ietvaros viņi rīkojās, jā, protams. Ja viņi var piesaistīt, kāpēc? Es gribētu teikt tā, ka man teiksim, kas attiecās uz tādu lielu atbalstu, jā, tad es šeit pat vairāk redzētu tādu atbalstu, kas ir no tiem ražotājiem un tiem brendiem un tām kompānijām, kas nav saistītas tieši ar makšķerlietu tirgošanu. Pilnīgi noteikti. Jā, tas būtu loģiskāk. Jā, savukārt, ja tajā apakšējā līmenī tur atkal varētu būt izpausties, jā, varbūt arī šie specializētie makšķerlietu vai tirgotāji un tie biznesi. Jā. Un tur jāskatās. Kristapam ir lielāka pieredze šajos jautājumos. Mums būs atsevišķi jautājums par šito Kristapam. Noteikti viņš varēs detalizētāk paskaidrot. Bet tad, noslēdzot par finansējumu, tad patreiz no kurienes ir LMSF finansējums? Patreiz ir 21,452 eiro no valsts caur Latvijas Sporta Federāciju padomu. Tad tur ir līgums saistības pretī, jā, un viņas tur pienākumi uz 2 lapas pusēm aprakstīti, viss jāpilda, viss jādara. Jā. Mēs nevaram tur gluži brīvi rīkoties ar šiem līdzekļiem. Jā, bet 40% jāaiziet bērniem. Jā, tur virs 30% bērniem, zem 20% administratīvām izmaksām, jā, un tad pārējais praktiski viss tiek pārdalīts dalības maksām šiem pasaules čempionātiem. Jā, un tur, cik sanāk tām disciplīnām un fīderiem, nokompensējām. Jā. Tad ir kārpas. Tagad pēc pāris dienām sāksies pasaules čempionāts 19. datumā, ja nemaldos. Tad ir dīķi, būs Lietuvā pasaules čempionāts. Tad ir ziema Mongolijā pasaules čempionāts, kur tradicionāli mums ir ļoti labi sasniegumi ziemā. Tā arī tā nav. Plus ir finansējums no Zivju fonda 7500 eiro, ne vairāk kā 3 projektiem, tad ne vairāk kā 3 disciplīnas drīkst braukt uz pasaules čempionātu par 7500 eiro. Ir 10 disciplīnām jāizkaujās savā starpā, kuras 3 šogad pieteiksies pie 7500 eiro dalīts ar 3. Tas arī viss. Izklausās, ka skumji.
priekš tik masveidīga pasākuma. Pamaz. Nav tā naudas garša tur. Nē, šobrīd nav. Teiksim, runājot par sportistu tādiem kā sasniegumiem un vispārējo, es negribu kļūdīties, bet es skatījos vienu dokumentu, es neatceros, vai tas bija Izglītības ministrijas vai sporta kaut kāds dokuments, kur bija piešķirtās summas konkrētajiem sporta veidiem. Bet tas nav, man liekas, tas, par ko mēs runājam, par to, kad ikgadējo federāciju budžetu. Un tad es skatos, tā kā mokšķerēšana tur nav, jā. Tad PDF, tur gara listu, un es skatos tur bridge, kāršu spēle. Tu domā par prēmijām, vai ne? Iespējams, prēmijas, jā. Tur ikgadēji valsts dala prēmijas, un tur ir gadi, kad mēs esam saņēmuši, un ir gadi, kad nesaņem, ir arī gadi bijuši, kad bobslejam neiedod naudu, un ir vēl kādam neiedod. Tur tie vērtēšanas kritēriji, sporta padome dala vērtē, tur... Jā, bet parunājam, vienkārši dažos vārdos par šo. Mums ir, teiksim, šogad mēs atbraucam no Serbijas, viens no mūsu izlases dalībniekiem ir 2. vietā pasaulē. Nebija sasniegums, absolūti milzīgs notikums priekš tā, kas mēs esam tur Latvijā, pie tā, kas mums ir pieejams, pie šiem mazajiem finansējumiem. Tas cilvēks ir vinnējis, cilvēks, kas tur profesionāli to nodarbojās un fabrikas sponsorē vispār, nebija notikums. Kāpēc? Man tādā sarakstā ir jāredz brīčs. Es varbūt šogad piešķirs viņam, ja? Es tagad atcaucos uz pagātni. Kāpēc man tur jāredz kāršu spēle, ja? Un cilvēki, un te ir, teiksim, tiešām masveidīgākās, tāds hobiju sports Latvijā. Kur ir tas? Runājot par Krišjānu, to naudu parasti piešķir gada sākumā. Tur viņš pretendē uz nākamo gadu līdz oktobra beigām. Ir kopīgi federācijā ir pieteikums jāiesniedz kopā ar pārējām disciplīnām, un tad nākamgad to izskata. Bet par mums tāpat runā. Un es arī Olimpiskās komitejas asamblējās sēžot, arī dzirdēju aiz muguras, ka tur komentē pārējie sporta veidi, ka atkal tiem makšķerniekiem piešķīra naudu. Tad mēs jau esam arī tādi žargons un paši jau pie tā esam vainīgi. Tā kā mums ir jāmaina tas stereotips par sevi, ka mēs neesam tādi, kā mūs uzskata. Un tā kā mēs sakām bridžu, tā arī par mums, diemžēl, saka. Man nav nekas pret tiem, kas bridžu spēlē. Vienkārši es runāju par to, ka mums ir 200,000 hobbyisti, ja? Un iespējams, ka vairāk tūkstoši. Tas arī īstenībā jautājums, cik mums īstenībā ir tie sportisti. Ir, ja? Es nezinu, jums ir statistika konkrēti, cik sportisti Latvijā, kas nodarbojas makšķerēšanas sportu? Pa visām disciplīnām kopā. Es saprotu, ka mēs šobrīd figurējam ar ciparu, kas ir virs 300 cilvēkiem. Vajadzētu būt vairāk. Ir vairāk. Mēs tagad kārtojam jauno sportistu reģistru šogad, un oktobra beigās mēs zināsim precīzi skaitli, bet man laivu disciplīnā vien ir 250 cilvēku šogad bijuši. Es teiktu, Fīderī šogad abos Latvijas čempionātos, gan A-līgā, gan arī Latvijas čempioni ir noteikti bijuši pie 100. Un vēl Karpas vēl. Tur, es domāju, ka cipars ir labs. Un tāpēc es saku virs 300 jautājums. Tas varētu būt arī vairāk tūkstoši. Labi, bet pieņemsim, ka viņš ir pietiekami liels. Viņš ir pietiekami liels, Es savā, kad es runāju par brīdžu piemēru, es pieļauju, ka droši vien, ka nav tik daudz tur tādu. Visi sporta veidi ir labi, un visiem naudiņu vajag dot un pienākas, bet arī valstī tā nauda nav pietiekama, un loģiski, ka valsts arī labierē un skatās, kam var iedot, kam neiedot, kam iedod vienu gadu, nākamajā gadā, ja runā par prēmijām. Tā kā, es pieļauju, ka vienā brīdī tā prēmēšana vispār beigsies, ja mēs esam viena no retajām valstīm pasaulē, kam sportistiem prēmijas dod. Ne Amerikā, ne Vācijā sportistiem neiedod naudu par uzvarām pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs. Tur tāda padomju valstu statusā, kad mūs prēmē ar naudu. Tas bija šī atavisms ir kapitālisma apstākļos. Būs tikai sliktāk secinājums. Nē, es domāju, ka tieši otrādi Krišjāna tam nespīd miljons. Diemžēl. Cik 100 štukas neizskatās labi. Es domāju, ka mums kopīgi jādomā, kā iepakot šos 200,000 cilvēkus, kas ar šo hobiju nodarbojās. Jā, un tad iespējams, ka tur tas sausais atlikums priekš Krišjāna nākotnē varētu būt daudz labāk. Viennozīmīgi. Vismaz prognozējamāks.
baigi negribās to finansiālo puses laiku tur staipīt, bet vēl jautājums. Teiksim, tas Čehijas piemērs par tām makšķēšanas vai tur kartēm, tam pārdošanu, jo tur jau ir tur jau ir kaut kādas apgrozījums, tur jau kaut kāds cipars ir, vai mēs varam kaut kur varbūt piesūkties klāt kaut kādam, kaut kur mēs neesam, kur mēs nepamatot neesam bijuši klāt, kaut vai pašiem tā makšķēšanas kartas summām, tām naudām, kas tur ir. Makšķerēšanas karte praktiski tā ir tāda tā kā nodeva, pēc savas būtības, ko valsts ir noteikusi, lai varētu cilvēks vispār iegūt tiesības makšķerēt tās zīves. Resursi. Pēc būtības tas ir valsts noteikts nodoklis vai nodeva, Attiecīgi valstī, protams, saņemot šos te līdzekļus, ir iespēja arī kaut kādā veidā rīkoties ar viņiem, uz kurien viņi tā kā novirza šo te iegūto naudu. To Saeimas vēlēšanās mēs ejam, balsojam par deputātiem tas ir ministrija lem. Tas ir iespējams, ja mēs izveidot savu partiju, balstoties uz šiem 200,000, kas lielākā daļa ir vēlētāji. Mēs esam klauvējam pie citām durtiņām. Un ierakstīt programmā, ka tā makšķerēšanas karšu nauda tiek sadalīta savādākā veidā, kas zina. Labi, bet praktiski, Cik mums makšķerēšanas kartē? 15 eiro maksā, Gada kartē. Gada 15. Vai jūs zinat konkrēti cipari, pieksim, cik Polijā viņi maksā gada karte uz visu reģionu? Jo viņiem sadalās viņu pa reģioniem. Es nepateikšu precīzi, ka tur ir dažādi. Ir dažādi ūdeņi, ir licencētie katram ūdenim savādāk. Uz visu reģionu. Es nezinu, cik Polijā maksā. Es varu kļūdīties. Holandē, man liekas, pie 40 eiro. Es Holandas makšķerēšanas karti katru gadu pērku, ja nemaldos 39 eiro, un viņi man sūta ēpasts un ziņas nepārtraukti. Un rekords dzīves noķertās arī viņi sūta. Starp citu. Jā. Labi, es izmantošu resursu, kur man Polis stāstīja. Es nevaru pārbaudīt, vai mēs neesam pārbaudījis to faktu, bet viņiem iedalās pa reģioniem, to nopirkt, tā kā reģionāls, teiksim, Kurzeme, nopērts. Tad tur tā summa bija kaut kur pie līdz 50 eiro, un tad bija kopējais kaut kā 200 eiro, kas man likās ļoti, ļoti daudz, bet es varu kļūdīties, un to droši vien kāds var apgāzt. Bet pieņemsim, ka mums viņi maksā 15 eiro. Palielinam pa 2 eiro, ko var atļauties pilnīgi jebkurš pie mūsu inflācijas cilvēks. Un tie 2 eiro, ja tu novirzi uz makšķēšanas sportu, tas nosaks visas mūsu izmaksas, visām izlasēs startām. Tas nemainīs sabiedrībā neko, bet mūsu valsts tiks pārstāvēt 10 disciplīnās ar pilnībā finansētiem sportistiem. Jo es varu pateikt to, ka tas mūsu starts starptautiski ir atkarīgs arī no cilvēkiem, kas tur aizbrauc. Bieži vien aizbrauc tie, kas var samaksāt, un spēcīgākie paliek aiz borta. 2 eiro jautājums pieliekot kartēm, mēs atrisinām šo problēmu, un mūsu starts arī tas, kā mēs jau parādām, startautiski pilnībā mainās. Tas saucās game changers. Tas ir labs plāns, es viņu pilnībā atbalstu. Bet kā viņš tas jāiesniedz rakstiski? Kurā paskastītē ir jāiemet šitas? Gluži mēs neguļam, arī nesnaužam, kaut ko daram. Bet, paskatīsim. Cerams, ka no Finanšu ministrijas noskatīsies šo epizodu. Tas viņus darīs varbūt uzmanīgs. Nē, bet tas tādā pozitīvā ziņā domājot, Jā, tas plāns ir labs. Es saku, ka viņš ir labs. Gatavojies, ka tavā vietā kāds cits jau nāks to sēdēt, pēc tam, kad tu to sakārtos. Nē, ka tie 200 iekritīs kontā. Tad jau aicināt. Tā kā nevienam nekas nav apsolīts, tā kā viss kārtībā. Bet tad aiziet jau prom no finansēm, tad mēs bieži vien Renārs ar šo tēmu paceļ makšķēšanas sports juridiski un Latvijā ir sports vai nav sports? Jā. Ir sports. Ir sports. Tas ir oficiāls sporta veids. Gan pasaulē, gan Latvijā. Tā skatītāji, tie, kas neticēja līdz šim, mums šeit tiešais avots ir sports gan Latvijā, gan pasaulē. Pasaulē tas ir skaidrs, tad Latvijā tas ir tiešām sports. Var smieties, var nesmieties, bet ir. Un ja jūs sieva netic mājās, ka jūs nākat, ka jūs esat sportojuši, tad jums ir arguments oficiāli. Mēs izgriezīsim šo epizodu tieši ārā un varēsiet rādīt. Jā, šis ir lietiskais pierādījums. Bet no rīta vajag teikt, es braucu sportā. Nē, par to ir runa. Bet ja nopietni tik tiešām attiecās visi tie paši antidopinga noteikumi,
sportistiem. Jā, viss šīs te ierastās lietas, kas ir lielajā sportā, tas pats ir arī makšķerēšanas sportā. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Man sanāca Serbijā parunāt ar, man liekas, viņš kaut kāds viceprezidents nav, ja FIPSam, viņš tur bija tā kā tiesnesis, tur atbraucis, un mēs prasījām, kāpēc nevar pīpēt sektorā. Viņš saka, tāpēc, ka mēs gribam būt olimpiskais sportēts, un olimpiādē neviens nepīpē sporta laikā. Jā. Mums arī nepīpē neviens, kur tu esi redzējis, ka mums pīpē kāds sporta laikā. Mums nolikumā, FIPS nolikumā ir rakstīts, ka nedrīkst sektorā pīpēt, bet tas, kas tiek adaptēts Latvijā, tas punkts nav ielikts iekšā. Es zinu disciplīnas, kur tas nav. Ir tas, es no savas pieredzes pateikt, ka pasaules čempionātā Čehijā tas īpaši tika uzsvērts. Jā, kad, bet tas ir normāli, ja tas ir sports, tas nav. Tas nerada to labo auru tam visam. Es pieļauju domu, ka NHL savā laikā kaut kādos 70. gados tur uz soliņu. Starplaikā. Bet bija Ir iespējams arī uz soliņu vienkārši. Kamēr gaida nākamo maiņu. Šobrīd arī daži olimpisko sporta veidu sportisti vēl joprojām tā dara aiz būdiņas pirms starta. Jā. Diemžēl. Es tikai Zviedrijā tajos mačos piedzīvoju to, kad viņi liek to savu košļājumu tabaku aiz lūpas. Jā, tas pļauj ārā, jā. To varēja pajautāt pirms tam, man tā liekas, ka hokejā to visu dara, ne? Nedara. Es nav trenējies, nedara. Tas varbūt tagad jaunā paudze dara, bet iepriekš. Tev tur mājas, kā tu tur izsēši, ja tu esi jauns, tev vēl režis ir pretēji. Iespļaus savu sejā. Nebūs baigi forši. Jā. Kur mēs ejam tālāk? Mēs varam parunāt par pašiem viesiem, ne tikai par viņu amatiem, bet arī kādās disciplīnās viņi paši startējuši un šobrīd startē. Sāksim ar Kristofu. Kristof, šobrīd labi, tu esi laivās gan vadi, gan arī startē, bet varbūt arī jāplauž. Nepiedienīgi labi startē. Jā, vispār apsveicam tevi ar bildes posmu uzvaru. Malači. Bet bez laivām. Apvieno patīkamu ar liederīgo. Tā sanāca, jā. Bet bez laivām esi kaut ko arī citur mēģinājis sportot? Makšķerēt es mēģinājis, bet sportā nevienā citā makšķerēšanas sportā bez laivām neesmu piedalījies. Ne. Vai būs kaut kādi... Bet ikdienā tur kaut kāds pudiņš tur kaut kur iemākts vai kaut kas? Nesanāk laiks vairāk. Kādreiz man feeders patika pasēdēt, bet šobrīd nav kāda, es teikšu godīgi, nav kāda. Es brīvprātīgajā darbā līdz ausīm iekšā, man pat nav laika no laivas makšķerēt vairāk. Bet izskatīt nākotnē kādu jaunu disciplīnu, tur karpus? Jā, es ceru, ka mums viss tā labi sakārtosies, kad viss lietas plūdīs un neņems laiks. Karpus ir baigiem malači īstenībā šogad, manuprāt, viņiem diezgan labs čempionāts sanāca, un es ceru, ka viņiem pasaules čempionātā arī būs labi rezultāti tagad. Es domāju, ka Karpus ir īpašs ar to, ka arī Latvijā notiks pasaules čempionāts, bet tika salīdzinoši eksotiska zivs priekš Latvijas, jā. Nākamgad ir mums sievietēm, jauniešiem, kas tur ir seniori pēc tam, jā. Un tur pavisam labi. Es tieši weekendā biju uz Baļotas ezerā runāju ar Ilmāru par šo, super vienkārši, ka mēs esam tik liels svētkus atveduši uz Latviju. Jā. Tas ir, man liekas, milzīgs panākums. Tieši trases ziņā, ka mēs varam piedāvāt kaut ko viņiem. Jā. Tas ir izcili. Bet atgriežoties pie disciplīnām, Māri, tev? Laivas? Man arī ir laivas, jā. Es laivas, laikam, sākot ar kaut kādu 11. vai 12. gadu braucu laivās, un tad 19. gadā mēs vinnējām individuāli Latvijas čempionātu. Pēc Covida, laikam, 21. gadā komandās, un laikam 18. gadā vēl Latvijas kausa komandās arī vinnējām. Tā solīt pa solītim mēs gadus 2-3 pa pašu augšu nobraucām. Bet tikai laivas, jā? Tu esi startējis nekur citur? Tikai laivas, jā. Okay. Tad mums ir 2 laivinieki. 2 nopietni laivinieki. Pie vadības. Un tu minēji 11. gadu. Tu arī tīli, Kristi? Tu zini, es sāku arī kaut kur, es tiesāt sāku, es biju vēlāk, bet es kaut kāds bija 12. 13. gads, es sāku tiesāt, un tur arī tiesājot sapazinos ar savu tagadējo pārinieku. Tā bija pirmā laiva, kurā es tiesāju, un
Tad arī kaut kāds klikšķis bija. Viņi arī nepiedienīgi daudz līdaks burtniekā ķēra, un man bija acis liels, un es nebiju redzējis, ka var tik daudz līdaks ķert, un tad mēs kaut kā tas viss aizgāja. Un ir pagājuši, jau teiksim, 11 gadi. Šajā disciplīnā varbūt varat salīdzināt tos pirmos gadus startējot, un tagad, teiksim, kas krasi mainījies. Labi, neskaitam laivu tehnoloģiju skaidrs, bet organizēšana, kvalitāte, sportistu attieksme, kas ir mainījies šogad laikā? Māris dažus gadus vairāk startē, nekā es viņš labāk varēs pateikt. Jā, teiksim, tehniskais aprīkojums ir nozīmīgi, pamatīgi gājis uz augšu. Jā. Ir varbūt daudz disciplinētāka šī organizācija, jā, un precīzāk. Es vēl sāku tajā laikā vēl dzīvesveida krastā, jā, nogalināt. Atceros, te pašā Burtnieka ezerā tur milzīgas līdaks mētājās tur pie tā finiša. Skaisti. Ar pēzarpriedēm tur, jā. Tagad asaras saskriet acīs šito redzot. Tagad tas viss, paldies Dievam, ir tā kā aizgājis nebūtībā jau, jā. Tagad mēs tiešām esam par ecological fishing piekritēji. Šitie tie dīķinieki, kaut kādi gaļinieki palikuši just. Kādā sakarā mēs nedrīkstam vispār neko dzīvi darīt pāri. Mēs nedrīkstam viņu noķert. Es domāju, ka ir daudz tas viss izskatās arī daudz skatāmāks. Ja visiem ir formas, visi ir saģērbti, visi ir tā kā uz svētkiem. Ja. Izskatās vairāk pēc sporta. Tas šobrīd, samatierisms kaut kur tā kā pamazām izplēna, ja, un tik tiešām tāds tīrs, tāds salīdzinoši jau profesionāls, tāds, es negribētu teikt profesionāls sports, bet tas līmenis jau, kas ir jau augstāks, bet šī par amatieru vienkārši līmeni. Bet tas noticis ir dabīgi, vai disciplīnas vadītāji to ietekmējuši, vai pasaules tendences, trendi kaut kādi, kāpēc? Es domāju, ka tas sākās ar mūsu tās kaimiņu valsts, to vienu visiem zināmo līgu, ja, kas tā kā parādīja, kāds vispār varētu būt, ja. Un tad jau disciplīnu vadītāji mainoties pakāpeniski vilka arī, teiksim, pēc šī piemēra, ja, uz priekšu. Un faktiski, teiksim, tagad mēs arī kaut kā nedaudz jau zinām, kā Skandināvijā, teiksim, šīs lietas notiek, ja, varbūt nedaudz mazāk, bet zinām arī, kā Amerikā notiek, ja, bet, labi, tas ir vispār kaut kāds mega tirgus, ja, un pavisam cits atkal, ja. Līmenis patēriņa. Ja. Bet jā, tas gāja, es domāju, tas trends visur gāja, ja, un arī pie mums viņš gāja uz priekšu, ja, un, protams, Kristaps pa pēdējiem 2 gadiem, 3 viņu ir vienkārši abnormāli pavilcis uz augšu, ja. Tagad pat pilnīgi liekas, ja, kad ja man būtu no nulles jāsāk, es tur būtu vēl vairāk apjutis nekā tad, kad es pirmo reizi iebraucu mačos un 3 spinīgus noslīcināju. Jā, pieminēja Kristapa darba augļus. Kristaps mums ir pozitīvais piemērs disciplīnām. Es tikai tagad tā konstatēju. Jā, pirms mēneša, nepilnu mēneša bija Garmin Predator Cup, jeb Latvijas kausa 2023. Šobrīd nosprost tāds kā organizēšanas, makšķerēšanas sporta tāds etalons, jā, gan ar sponsoru piesaisti, gan publicitāti un tā tālāk. Gan tehnisko nodrošinājumu, es domāju, arī viennozīmīgi. Jā, tehnisko nodrošinājums, jā, tiešraides, un tas tiešām iespaidīgi. Un kā to panāci? Kādu varēja piesaistīt tik daudz sponsorus un ko tu viņiem pārdevi? Sportists mūsu sports ir skatāms sporta veids, ir patīkama vide. Droši vien, kad ir jāsāk ar to, ka sportistiem ir jānodrošina baudām vide un sacensības, uz kurām viņi grib braukt, un viņi velkās līdzi, viņi pavelkās uz to, un tur jau arī tas rodas. Mēs esam daudz, mēs esam krāsaini, mēs esam
Sieviete saka, ka tur sportisti ir smuki, tie džeki, kas tur makšķerē un visiem patīk. Citās disciplinās arī smuki. Tas ir āķītis, kā varētu palielināt to sieviešu auditoriju. Jā, un atšķēdīt bišķīt. Viens no sadarbības partneriem teica, kad arī Mārs to sarunu dzirdēja, sieviete teica, viņa saka, ar gauju brauc ar laivām un pēkšņi gaujā, pilna gauja ar smukiem vīriešiem stāv. Vienam biksēs mušotāji. Latvijas čempionāts bija, viņi saka, pilnīgi bija apjukus, braucot kā samulsi. Pilna gaujam smuku puiši. Un tad ir jāpiedāvā kvalitatīvas bildes, kvalitatīvi apskati un materiāli video formātā, sociālajos tīklos aktivitātes un lai to visu skaistumu parādītu, un tad jau arī tie atbalstītāji redz, ja tu esi aktīvs sociālajos tīklos ar kvalitatīvu produktu. Nevis vienkārši aktīvs, bet ar kvalitāti, un ja tu esi televīzijā iekšā, mums labs sadarbības partners ir RTV, kas mūs rāda ziemā, un atbalstītāji jau to redz, viņi arī tur grib būt uz tā baneru virsū, un lai viņu zīmols arī tur parādītos. Bet tu tā kā pārdod viņiem jau reālu auditoriju, vai tu pārdod vairāk tādu placementu, kur tev liek virsū viņu reklāmas un vēl kaut kas, vai tu pārdod auditoriju, kas noteikti redzēs to visu? Piedāvājam to potenciālu un to nākotnes skatījumu, ka tas ir milzīgs tirgus, kad mūsu ir daudz un arī, protams, ka balstoties uz datiem, jo tie dati, ko mēs paņemam, viņi ir labi. Kas ir tie pa datiem? Lai pārējie disciplīnas vadītājs, tad pierāda, ka daudz diezgan skatīsies. Kas ir tas, ar ko tu ieinteresē viņus tos sponsorus? Skatījumi tie paši. Ja video mēs ieliekam un tūkstošiem cilvēku viņus skatās, tas ir daudz. Un televīzijas dati, RTV dati ir arī daudzos tūkstošos un daudzās mājās RTV redz un cilvēki skatās un cilvēki redz, ja pasaka spinīgošana no laivām, tad jebkurā reģionā pateiks, jā, es redzēju, es zinu, jā, es skatījos, es zinu, par ko iet runa. Kristap, mēs varam runāt par kaut kādu konkrētu ciparu, cik tev izdevās piesaistīt. Tas tāds reāls sasniegums ir. Cik izdevās? Tam balva bija 30,000 eiro. Jā, jo Predatoru kapi, tas tiešām bija ļoti iespaidīgi. Es pats piedalījos gan tur studijā, gan no malas sakoju līdzi. Cik mēs varam runāt par kaut kādu konkrētu ciparu, cik tev izdevās piesaistīt? Vismaz diapazonu, lai saprastu. Jā. Ir daži līgumi, ko es nevaru teikt no sponsoriem, bet pasākumu budžets, teiksim, nosauksim par pasākumu budžetu. Tas var neminot konkrēts sponsors. Es nemācēšu arī pateikt, man nav pieeja kontam šobrīd, vēl es nezinu. Neesmu redzējis, kas darās kontā. Bet Latvijā tas bija lielākais, jā? Jā, tas bija noteikti lielākais pasākums protams, ka jāsaprot arī, kad 30,000 neviens skaidrā naudā nevienam neiedeva, lai mums neuznāk. Lai ieņēmuma dienests neatskrien tūlīt, loģiski, ka nodokļus mēs samaksājam no federācijas, bet tur ir prece, kas ir viena mēs rēķinām balvu fondu no tā, kāda cena stāv mājaslapā, bet loģiski, kad ir iepirkuma cenas ir pavisam citas un tur tā faktiskā deklarētā summa sanāk mazāka, neminējuši precīzi skaitli, bet kas arī visai loģiski. Protams. Jā, bet, teiksim, dalībnieku, tirgus cena tām balvām, ko viņi varēja dabūt, kas bija tas balvu budžets, uz ko viņi varēja pretendēt? Laiva bija 30,000, kas jā, laiva dzinējs, laiva no Vision, kā Latvijas ražotājs, loģiski, kad jebkurš dīleris, kas nopērk un pārdod, nevarētu droši vien, kad mūsu mazajā tirgu iedot laivu, bet ražotājs, kas pats viņu no nulles saražo, viņam loģiski, ka pašizmaksa laivai ir cita, nevis tāda, kā stāv cena, tad arī latviešu ražotājs var piedāvāt, kas ir Eiropas un pasaules kvalitāte un laiva, kur viss uz eksportu iet. Un arī Yamahas dzinēju sadarbībā ar Kristēru Sērģi. Arī ir interesants viņam mūsu tirgus, un arī Yamahai, kas atrodas Somijā, ir interesanti uz mums skatīties un mums palīdzēt.
Garmins, kas caur Ehalotēm LV ar Mārtiņu Baložu palīdzību tika piesaistīts mums, un šobrīd mēs strādājam ar viņiem ar Garminu, kas ir Polijā, un viņiem arī ir viss šis tirgus diezgan nozīmīgs, un viņi palīdz arī gan ar finansējumu, gan ar balvu fondu. Nu, es domāju, teiksim, neraksim varbūt tur dziļāk, bet teiksim, tas balvu fonds, kas bija tavā pasākumā, es domāju, tas ir dažās disciplīnās 10 gadu kaut kāds budžets. Reāli ņemot, ja, tur, ja tie ir 10 000, tad tas ir neiedomājams sasniegums. Es varu pateikt, ka kontaktējos daudz ar citiem sporta veidiem un federācijām, un ja viņi dzird šādu skaidrs, viņiem visiem ir acis lielas, jo viņi saka, kā jums tas sanāk, kā jūs to varat gatavu dabūt, tāpēc, ka mūs ir daudz, mums ir liels tirgus, mums ir apģērba ražotāji, mums ir elektronikas tirgotāji, mums ir laivu ražotāji, mums ir degviela, mums ir makšķerīki, turisms, outdoors, viss, kas ir tas tirgus ir milzīgs. Un arī BTA, kas ir Latvijas čempionāta sponsors, loģiski, viņiem mēs visi esam diezgan pievilcīgi, jo mēs taču gan apdrošinām savas mašīnas, gan laivas. Tad viņi arī skatās mūsu virzienā. Un tas tāds droši vien pagaidām etalons droši vien tur finansējumu piesaistē un droši vien tā produktu iepakošanā, tas, ko mēs pašā sākumā minējām, ja, kas ir ļoti svarīgi, kā droši vien pārējās disciplīnas varētu aizņemt to labo praksi. Jā, un mēs arī esam tāda vecuma grupa, kas ir sapelnījuši kaut kādu naudu dzīvē. Šobrīd viņi tērē uz savu hobiju un mēģina sportot, atgūt otru elpu, jo daudz no mums ir jaunībā sportojuši, un ar šo mēs iegūstam tās pašas sajūtas un emocijas kā kādreiz sportā. Es vairs basketbolu nevaru spēlēt, man ir bailes par traumām, bet ar makšķerēšanu sportu es sajūtos... To adrenalīnu noķert tāpat? Jā, tieši tāpat kā kādreiz basketbolu spēlējot. Es domāju, ka tādu piemēru mums ir daudz. Es pats noteikti ar viens no tiem esmu, un tādi ļoti daudz, kas... Jā, un es zinu, ka es to vēl darīšu droši vien vēl daudz gadus. Tur vecums nav šķērslis. Ja paskatāmies Pēterīt mūsu, cik Pēterītam jau gadu, viņš ir vēl ņiprāks par mani dažos brīžos. Viņš bija patīkami pārsteigts. Viņš bija pie mums arī ciemos. Viņš tiešām tas tā deksme, un tur viņš nevienam tur ceļu negriezīs, kad viņš iziet laukumā. Aizrauj tas sports. Viņš aizrauj tas sports, un tas ir līdz ilgam laikam, jā. Klau, varbūt arī turpinot tēmu par... Jā, un mums vēl ir tāds plus tajā sportā, ja meistarība trūkst, kā ko var nopirkt ar naudu arī. Īstenībā, tas ir tāds kaut kas, kas man bija negluži skaudīja, bet nepatika, kad, teiksim, laivās tev bieži vien tā tehniskā puse. Bet nevienmēr tas palīdz. Bet tas tagad pēdējos 2-3 gadus tikai strauji ir ienācis iekšā. Jā, jo citās disciplīnās tomēr, kur tu ziemā tur vai fīderī, vai pat karpās. Labi, bet tu var nopirkt ziemu, nevar? Neko tu tur nevar nopirkt. Tu tur var nopirkt siltāks zābaks. Bet tas nenozīmē, ka tu tur... Asā kurvi. Jā, arī to tu tur ne... come on. Dimantās. Jā. Tad nedaudz turpinot, pamainot varbūt tēmu par... Latvijas rekordu reģistrēšana bija tāda tēze, ja? Vai ir plānotas, vai var gaidīt kādas izmaiņas, kā tiks Latvijas rekords reģistrēts? Jo tas ir jūsu atbildība, ja? Ko mēs varam gaidīt? Jo mēs, piemēram, ar Renāru plānojam pārsist dažus rekordus. Jā, viens ir pats galvenais, kas ir uzreiz jāpasaka, kad... Tas, kas ir plānots darīt, ir pamainīt šos reģistrācijas noteikumus tādā veidā, kad zivs nebūs jānogalina. Apsveicami. Aplausi studijām. Tas ir ļoti labi. Tas ir pirmais jau ļoti svarīgs punkts. Jā. Tad, protams, mūsu kolēģiem no Biora, viņiem interesē šo lielo zivju biomateriāls, jā. Bet mēs esam runājuši ar viņiem, jā, un principā tur ir iespēja mazāk kaitīgi tai zivī, teiksim, izņemot vienu zvīņu tikai, ja, kas viņai nenodarēs nekādu kaitējumu.
tik pie šī biomateriāla, kas ir vajadzīgs zinātniekiem. Jā. Tā kā tas ir tas viens virziens, kurā notiks izmaiņas, jā, un otrs virziens ir laikam atsevišķām zivīm. Mēs sāksim kaut kādu arī sākotnējo rekordu fiksāciju centimetros. Kas arī būtu diezgan objektīvi. Ļoti objektīvi. Gada laika mainās. Šīs divas būtiskas izmaiņas, jā, kas ir gaidāms. Protams, arī varbūt arī vienkāršāk pieeja būs attiecībā uz svāru certificēšanu un tādām lietām, jo daudziem šobrīd jau tā ir diezgan kvalitatīvi svari līdzi makšķerējot. Ja. Tā kā es domāju, šajā virzienā mēs virzīsimies diezgan strauji. Es domāju, ka tur mums daudz laika nevajadzēs. Kaut kur mēnešu laikā mēs tās izmaiņas uztaisīsim. Es atceros vienu sarunu ar vienu no līdz rekorda reģistrētājiem. Viņam bija tāds diezgan kritisks viedoklis attiecībā uz to certifikātu, ko atsūta LMSFF, kad to esi noreģistrējis. Vai būs kaut kas saturīgāks un smukāks? Kristof, tu kā ķenāls. Kaut kādu, kaut kādā rāvītī iekšā. Jūs to no Mārta dzirdējāt? Nē. Mārs arī ir rekorda īpašnieks. Varat pajautāt, kurš nekad neuzminējis, kāds rekords ir Mārim. Tu zini? Repsis? Plaudis. Nopietni, cik? Rejums fīderisti. 600-700. 600-700? Labi, ja mūsu rekordists ir šeit, kur tu viņu dabūji? Es viņu spinningu dabūju vienkārši Daugavā. Bet kaut kur dziļumās, ne? Bija rudenī, kad viņi pulcējās jau. Bet 600-700? 600-700. Vienkārši viss tur bija šokā. No sākuma nevar saprast, kas tā pa zivu vispār. Es bildē esmu redzējis 5 kaut kādas 600, bet bildē, bet 600-700 es pat neesmu redzējis vizuāli kādas izstāsts. Viņš tāds diezgan kroplīgs, tādu mazu galvu, bet milzīgi visu to kupri, to muguras daļu, jā, tādu, jā. Un biesas tāds, jā. Tāds nedaudz kroplīgs īstenībā, jā, bet jā, tāds viņš bija. Un es domāju, ka spriežot pēc tā, ko es redzēju dzīvajās tehnoloģijās, zināmā mērā, teiksim, arī vēl tajā dienā braukājot pa to upi, jā, es domāju, ka tādu nemazums vēl ir. Un ir pat lielāki. Tas ir milzīgi trofeji. Tas neiet. Ja runa par klasisko, kā viņas ķer, jā, tur noķer. No pļaviņu čaļiem es dzirdēju, kad murdos vai kā savādāk, respektīvi, bet tādā veidā arī ir lielāka, redzētu 9 kg. Bet tas jau tur pasaules rekordam tuvojās droši vien. Es pat nezinu, cik ir pasaules rekords, laikam, jā. Nē, tas ir, ievērojams, jā. Jā, bet par rekordu dzīviem atgriežoties, tad jā, es domāju tā, ka jā, tik tiešām varbūt, kad arī mēs padomāsim, kā to vizuālo apbalvojumu uzlabot, jā. Kādu tur, un nevis pēc pusgada vai pēc gada, bet pēc mēneša. Pamainīsim, protams, to formātu uz to, kad, protams, saglabāsies vecā tabula ar tiem kilogramiem, ja, bet tur virknē zivis sāksies varbūt jauna dzīve. Ja. Tas ir līdaka, gan jau zandarts, ja. Kas vēl mums ir centimetros. Asars, ja. Salata gan jau. Nedaudz paturpinot, gandrīz par šo pašu, vai ir plānojās arī kaut kāda ierobežojuma attiecībā pret izmēru? Ka mēs nevaram ņemt kaut ko, kas ir noteikts izmērs. To nelemjam mēs. Bet mums ir, protams, viedoklis. Jā. Bet kāds ir jūsu viedoklis? Jā, es laikam arī savā sociālā tīklā to viedokli zināmā mērā kā savu privātus ierakstījis, jā, bet es domāju, ka es mēģināšu arī šeit no LMSF prezidenta puses proponēt to domu, ka tas, ko tik tiešām mēs kā makšķernieki sportisti redzam šajās dzīvajās tehnoloģijās, kad lielo šo eksemplāru skaits tomēr samazinās diezgan strauji, jā. Viņš kļūst mazāks. Tas ietekmē, protams, visas šīs sugas kvalitāti, jā, tā suga paliek mazāk, jā, izmērā, jā, un es domāju, ka tik tiešām būtu pienācis laiks šajā valstī nopietni zemkopības ministrei padomāt par to, kad ir jāierobežo šis izņemamo zivju plēsēju, zivju izmērs. Jā. Tur var diskutēt par centimetriem uz vienu pusi vai uz otru, jā, bet tad sākot ar sāmu, acīm redzot, tomēr jā, zandarts, līdaka, jā.
iespējams arī asaras, jā, tad šeit būtu tā kā nosakāms kaut kāds maksimālais izmērs, virs kura nevar šo te zivi. Es domāju, ka visām zivīm, tas ir ģenētiskais materiāls. Ja viņš ir izaudzis tāds milzīgs, viņš var vairot. Tikai viņš var tādus pašus ražot. Tas tā kā gariem cilvēkiem. Basketbolists ražo basketbolistu izmēru cilvēku. Ja mēs apēstu visas porziņas, tad nebūtu. Par to jau ir runa. Cik tad ilgi mēs to tā kā marinēsim? Tas zināmā mērā, protams, arī apdraud šo te visu kustību nākotnē, ja to audu kustību. Tāpēc, kad, ja nebūs tās lielās zivis, ja, mēs arī šobrīd daudz braucam ķert uz Somiju, uz Zviedriju, tur vēl kaut kur. Mēs braucam tikai vienu iemeslu dēļ, ka tur ir tās zivis lielākas tomēr ir, ja. To skaitā lielākas. Jā. Es labprāt to naudu atstātu šeit. Jā, un šeit tas resurss, protams, izsīks tādā ziņā, ja. Bet tas arī iet līdz tām tehnoloģijām, ko... Es domāju, ka tur tās tehnoloģijas... Tur iet runa tāda, mēs jau nevaram arī iešaut sev kājā tikai kā makšķernieki. Un tagad mēs makšķerniekiem aizliedzam pašpatēriņa zveja, rūpnieciskā zveja iekšējos ūdeņos paliek. Tur nav... Ja visi instrumentārijas, ar kur palīdzību cilvēks... Un roņiem vēl iemācīt neēst lielās zivis. Es būšu skarbāks, tur tehnoloģijas nav vainīgas, to neļaus ar live tehnoloģiju ķers ar tīklu. Tur sabiedrība ir vainīga. Mums ir mežonīga sabiedrība vēl, kurai viss ir jāpēd, kas ir āķa galā, un kamēr tie cilvēki nemainīsies, un kamēr nemainīsies. No valsts puses, tāpēc, ka viena liela daļa tomēr ir likuma paklausīgi. Pilsoņi viņi arī to nedarīs. Es pilnīgi piekrītu. Mēs noteikti atbalstīsim. Ja tāda iniciatīva būs, mēs varam arī no savas puses par to runāt vairāk un vairāk. Tas viennozīmīgi ir jāiet. Tas ir normāls process, loģiski pamarot. Ja cilvēks grib apēst to līdzekļu, viņš var paēst arī tās 50 centimetrīgās līdzekļus. Nevajag ēst to metru. Protams. Jā, tas arī... Kādi jēga tev tur 7 kg līdzekļu? Kur tu viņu ēdīsi? Tas ir murgs. 5 zivis no katras sugas. Jā, šobrīd var ar 5-90 centimetrīgas zandarts vest ārā, ja tu vari noķert metrīgas. Tagad pamainījās kaut kas uz līdzekļu. Principā, es domāju, ka būtu normāli, ka tu 2-3 zivis patur lomā. Tas ir pilnībā pietiek. Pilnībā pietiek. Divām vakariņām. Jāapgādā tavajā treptālu par zivīm. Tas nav nopietni. Jā, labi. Tad runāju to par ierobežojumiem. Man vēl viens... par iespējamiem ierobežojumiem. Vēl viens jautājums bija, bet es nekam pazaudēju. Renāri? Jā, mums bija vēl jautājums. Es nezinu par Kristipu, bet Mārša nāk no biznesa vides. Kristipam arī biznesa vide ir kaut kāda vai nav? Kaut kas ir, jā. Kaut kas ir, jā. Tā vieticīgi. Šis tas... Jā. Ļoti labi. Abi divi no biznesa vides. Jā. Abi divi. Jā. Ko jūs varat paņemt no biznesa vides, biznesa domāšanas un LMSF-ā ieviest? Jau mēs diezgan vienu lielu daļu jau runājām par to. Kā iepārdot to, iepakot un iepārdot to visu produktu, tos 200,000 cilvēkus, kas ar šo te nodarbojās hobiju un tā tālāk. Jā. Tas ir viens, otrs, es tagad par šiem 2 mēnešiem, 3, kopš es darbojos, un ik pa brīdim gribētos kādam disciplīnas vadītājam kaut ko skarbāk pateikt, bet es apzinos, ka es to nevaru izdarīt. Savā biznesa vidē varbūt es tā izdarītu, bet šeit es nevaru tā izdarīt, tāpēc, ka tas tomēr ir kaut kāds brīvprātīgs, saproties, un līdz ar to, no vienas puses tas tāds labs vingrinājums, kā motivēt to cilvēku, nedaudz savādāk, kā biznesa vidē tas notiek. Bet varbūt viņu vajag padarīt par vairāk biznesa vidīgu, iepludinot tur naudu iekšā, un tad var prasīt rezultātus. Mums jau kopā jādomā, kā to naudu piesaistīt. Mums jau bija plāns šodien. Dažas idejas te paspruka. Būs liederīga saruna bijusi. Jā, tieši tā, nav slikti. Vēl viens tāds kopējs jautājums. Kā pašiem, teiksim, interesantākais notikums katreiz, kas makšķerēšanā ir bijis un vai būs vēl. Kas palicis atmiņā, varbūt, ko var padalīties, kas spilgtākais kaut kāds no laivu piedzīvojumiem. Jā.
Izklausās, ka garlaicīgi celtnums ir. Nekā nav. Nedrīkst stāstīt. Es izsāk, jā, tu sagraus ar pēdējo jautājumu, visu PR, tu visu tā forši salika. Es varētu pastāstīt tādu tā kā iedrošinājumu priekš sportistiem un jauniešiem, kas tā kā plāno sākt. Ja. Es varu pastāstīt, kā es sāku špiningošanā. Braucot Ķīžazarā iekšā, es tur biju aizmirsis stentu laivai, tur piestiprināt, ja, un tur vējiņš kā uzpūta tā pa špiningu, kurš man bija nolikts, tikko nopirkts un aprīkots tinkš, viņš ielidoja iekšā tajā kanālā, kas ir caur tiltu izbraucot, ka brauc iekšā ezerā, ja, viss nogrimē, ja, tieksim, nu labi, nu es aizgāju uz veikalu, nopirku precīzi tādu pašu, ja. Pēc tam trāpījām iekšā jau sacensību laikā kaut kādā negaisā. Man toreiz bija gumijas laiva. Mēs tur kaut kā braucām pa tiem viļņiem, kratījāmies, tur kaut kā skatāmies, es skatos, nav vairs man špinīgi. Jā, tie otrais precīzi tāds pats špinīgs ir aizgājis. Jā. Un nākamajā dienā es ar trešo tādu pašu špinīgu, jā, tur mēģināju izpildīt kaut kādu īpašu specifisku metienu, jā. Kā rezultātā tas špinīgs arī aizlidoja, jau nokrita turpat pie laivas. Es savam pāriniekam, Agrim Rudzaram, saku, viss. Vairs tu man nepierunās, es vairāk ar šo sportu nenodarbošos. Ar šo es izbeidzu. Un mums bija tiesnesis arī no Ogres tāds čals. Jā. Nu, protams, ka principā tagad laikam tā nevarētu. Tā būtu palīdzība no malas. Viņš paņēma kaut kādu rezervu špinīgu un kaut kādas 20 minūtes tur makarēja to ķīšaru, kamēr viņš izvilka to špinīgu. Izcemerēja, jā. Un tikai tāpēc es paliku tajās papā. Labs. Tas ir tiešām labs. Tāds bija mans sākums. Pret likteni gāja. Tik daudz zīmes bija, ka nevajag, bet tomēr. Tā kā pat ja nemākiet, ja droši sākiet agri vai vēlu, ja tiksiet un kļūsiet Latvijas čempioni droši. Kristap? Droši atcerējies kaut ko, jā. Nē, es veiksmīgāk sāku. Šī tik skarbs sākums nebija. Es gudrāks biju, es pacietīgs biju. Piesēju pie kāju špinīgi. Striķīt. 3 gadus tiesā, ja nemaldos, brauc ar labākajiem sportistiem laivā, informāciju vilku ārā, runāju ar viņiem. Arī tagad iesaku, ja kāds grib pilnveidot sevi, piesakieties pa tiesnešiem, neiet tajā sportā, paskatieties un sapratīsiet, kad jūs varbūt neesat sliktāki par dažu labu sportistu, un tad jau tev arī gribās parādīt, ka es tā arī varu, tad jau kaut kas sanāk. Klau, man ir tāds beidzamais, tāds gruntīgais, ko es pieļauju, ka mūsu auditorija noteikti grib spicētām, atliektām ausīm. Pats grib zināt. Jūs kā jaunā LMSF vadība, 4 punkti, ko sporta makšķerēšanas auditorijai sagaidīt no jums pārredzamā nākotnē. Kā no jaunās vadības? Jā. Okay. Kāpēc 4? Lai 3 tāds standartiņš ir. Bet, ja 4, tur ir tā, psiholoģija aizmugurē. Es 2 un Māris 2. Jā, aiziet. Dalat kā gribat. Bet 4 jābūt. Bet 4 ir jābūt. Bet tas ir tas, ko droši vien kāds atskatīsies vēlāk un prasīs. Solījāt. Prātīgi, jā. Solījāt. Nē, es domāju, ka viens no tiem punktiem varētu būt tā, ka nākamgad mēs tomēr varētu nodrošināt dalības maksu visām izlasēm. Visām. Šobrīd mēs daļai nodrošinām, jā. Bet nākamgad mēs varētu tomēr saņemties un nodrošināt visām izlasēm. Tas būtu punkts 1, jā. Nu, un otra lieta, ja mums viss izdosies, mēs uztaisīsim tādus priekš sportistiem varbūt viegli izpildāms un arī finansiāli ļoti tā kā neapgrūtinošs šos licencēšanas šos noteikumus. Jā. Tā kā šīs 2 lietas varētu būt nākamgad. Jā. Kāds būs iegūms sportistiem no tās licences? Nu, es domāju, ka viena no idejām ir tāda, kad gada beigās varētu mēs tādu noslēgumu balvu riktīgi uztaisīt sportistiem. Okay. Tas skaitā. Ok. Tā būtu 3. lieta, ko mēs varētu
tradīcija nākamā gadā. Par licencēšanu kārtībai ir jābūt, un viss ir pārskatāms, viss ir redzams, viss sportists dati ir pieejams sacensībās, kurās viņi ir piedalījušies. Viņi varēs sevi izsekot līdzi, jā, tieši tā kā reitingi. Vietaklētikas federācijas mājaslapā ieiet, jo skaisti varēsiet redzēt, kurš ir ātri skrējis, kad skrējis un tā tālāk. Ja faktiski tādu datu bāzi, kad ja veidojās, jā, tad pašiem būs interesanti. Labi. Un ar to arī nāk vēl visādi bonusi tur līdz, ko mēs arī sadarbības partneriem varam piedāvāt. Šobrīd, ja cilvēks ieiet veikalā, makšķerlietu un saka, es esmu sportists, dod man kaut ko lētāk. Kā es varu zināt, ka tu sportists esi? Tas gan jā, varētu nokontrolēt. Daži jau pēc sejām zina, bet viennozīmīgi. Bet pagads, Kristap, mums noteikti divas vajag. Licencēšana un... Es atcerēšos. Tas nāca bonusā ar to licenci. Mēs tikko runājām rekordu. Reģistrēšanas izmaiņas? Jā, rekordi top. Mainām, jo tāda sistēma bija novecojusi. Viena lieta, ko es no sevis gribētu, kad mēs izskatāmies vairāk pēc nopietnas sporta veida, un šobrīd man mērķis ir, lai mēs parādāmies vairāk ziņās un sporta ziņās, ir jau tādi pirmie solīši bijuši. Mēs esam šur tur parādījušies, arī šonedēļ Latvijas avīze bija publicējusi rakstu par mačiem, kas bija šajā weekendā un strādāsim. Cerams, ka tikai ne laivas, viss sportveid, jā, un tas prasa arī kaut kādu iesaist no pārējās komandas viss, jo loģiski, ka tu apkopot informāciju visu, es nevaru viens pats un ir kopīgi jāstrādā par to, lai par mums runā arī sporta ziņās. Bet tas būtu tikai loģiski, ja tie 200,000, kas ikdienā to dara, viņš grib dzirdēt, ko tad tavu viedokļu līderi, kā viņiem sokās ar sportiskajām gaidām. Un arī pārējā sabiedrība jāapelina viņiem par to, ka makšķerēšanas sports ir sports un par to nav jāsmējās, jā, un nav kaut kā jādomā, ka visi ķer gumijniekus. Aizspriedu. Klasisko piemēru. Viņi mazinās tie aizspriedumi un loģiski jau vairāk mūs redz, jo tie aizspriedumi ir mazāk. Un tie, kas ir bijuši mūsu mačos, viņi saka visu cieņu. Es tiešām nebiju domājis, ka makšķerēšana ir tik augstā līmenī un darbosimies. Īstenībā mēs varētu šajā sakarībā uzaicināt kādu no Latvijas izlases basketbolistiem kopā uz treniņu. Es vienu zinu, kurš gribēja Garminā startēt, bet diemžēl, bet viņam bija pasaules kausā jābūt. Tā kā tur ir. Šobrīd viena publicitātes izbrauciena ar mūsējo kādu no čempioniem varētu tādus organizēt, es domāju, tas būtu labi. Tad piefiksēšu, tad mums bija tavējie divi. Pirmais, kas mums ir solījums? Es jau aizmirsu. Tā ar viņu ir viss. Tā mēs licencēšana. Patīsim atpakaļ pēc tam. Nē, dalības maksas, dalīja nopietni dalības maksas, jā, un licencēšana. Ok. Un tad mums ir rekorda reģistrēšana. Un publicitātēm. Jā, viedokļu būtībā, publiskā viedokļu maiņa. Un visiem punktiem izskatās, ir jau kaut kas sāk darīts. Jau. Kaut ko tur šivrē, bet negrib stāstīt. Bet dod labi, ka vismaz protams, mums ir plāns. Arī visiem viens liels kopīgs mērķis, lai mums tas zivju resurs būtu daudz, daudz labāks. Un šobrīd es nekautrēšos teikt, piedodiet, bet mums ir diezgan bēdīgs stāvoklis ar ūdeņiem salīdzinot ar pārējām kaimiņu valstīm, uz kurien mēs braucam, tad mums ir pie kā strādāt un mums ir ko darīt sabiedrībai kopumā. Es atceros par to aizliegumu. Tagad es atceros, ko es gribēju prasīt to aizliegumu. Ko darīsim ar Atskabargām nākamgad? Ar laivu. Ar svinu, ko darīsim? Ko mēs darīsim ar laivu?
panoptiku, visu to tehnisko pusi. Tas viss ir visa daļa no tirgus, tas ir daļa no sponsorēšanas pasākumiem. Ir dažādas disciplīnas, ir iespēja startēt disciplīnās, kur tehnoloģijas nav jāizmanto, ir disciplīnas, kur tās tehnoloģijas ir. Mums arī būs jādomā, ko drīz ar benzīndzinējiem darīt. Varbūt viņas arī aizliedz vienā brīdī. Bez tām tehnoloģijām. Latvija? Es domāju, ka viņi nopelnījuši ir ātros jautājumus. Viennozīmīgi. Tā, tad kur tu sāksi? Jā. Aiziet. Privātais sponsors vai valsts atbalsts? Katram jāatbild, kur Saka privātais. Privātais. Laivā ārā apavos vai maiņas apavos? Maiņas. Laiva vai klasika? Pasakiet to manam pāriniekam. Viņš dzirdēja Klasika. Klasika. Ēst gatavošana vai makšķerēšana? Ēst gatavošana varbūt pat. Makšķerēšana. Zandarts vai Līdaka? Līdaka. Līdaka. Lielapa vai Daugava? Daugava. Beigās tāds gruntīgs. Bizness vai biedrība? Labs jautājums. Vai tas ir ātrais jautājums? Biedrība. Super. Jūs esat nopelnījuši. Kā visi mūsu viesi. Veiksmes končas. Jā, droši cienājieties. Jā, var. Jā, paldies, Lās. Tie visiem mūsu, no mūsu puses, mēs tiešām, es personīgi jūtu tādu pozitīvas emocijas no tā, ka kaut kas ir sakustējies. Un mēs noteikti novēlam, lai izdodās vismaz tās iestrādes, kas ir iesāktas. Un droši vien ilgtermiņā visi būs ieguvēji. Gan sabiedrība, gan makšķerēšanas, sporta entuziasti un visi pārējais. Gan arī zivju resursi droši vien. Jā, un paldies jums par to publicitāti arī, ko jūs veicat un darat. Un viennozīmīgi mēs visu laiku varam atrast kaut kādu kopīgu platformu, kā to visu veicināt un darīt. Mēs esam absolūti atvērti. Jā, tā kā, jā. Super. Paldies. Paldies. Jā, paldies jums. Paldies. Copēs frekvence. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvence.